Aizsargietas sapnis, pirmais dušas. Šodien mums šovā piedalīsies divi šefpavāri no Itālijas – Antonio un Aleksandro. Sagaidām viņus rapulsies. Šodien viņi jums pagatavos salas un putītas šokolādes kūciņas. Bet ticiet, tās nav tik salas kā es. Tā kā mūsu šefpavāri nerunā latviski, es būšu viņu žūks. Tā, recepti ir pavisam vienkārši. Pievienoju olas. Olas sakaļ ar cukuru, maisa cītīgi un bez apstājas, lai cukurs izšķirst. Tā pievieno sastāvdaļu, ko zina tikai mūsu šefpavāri. Kāda var rasties tikai no īstas pavārnās. Pievienot šo sastāvdaļu krāpē, galva un veizlīdiem, ka šokolāde nav domāta tikai protams. Tagad es gribētu atjautāt mūsu skatītājus. Šī ir iespēja. Kāda ir? Kā jums patīk šī diena? Skaisti? Nē, šī nav pareizā atbilde. Ja atbilde nav šokolāde, tad tas nav pareizais jautājums. Un tagad atgriežamies pie mūsu pavāriem un palūkosim, ko viņi ir sanēsti. Kas tad notiek? Kāpēc jūs nevarat sadalīt karogu? Nevarat izlakt, kas nogastos pirmais sīku? Ļaujiet man. Tādas brīnums vēl neesaies. Tagad taisīsim krēmu. Ņemam putu krēmu un liek ļoti. Tas ir tikpat ņemams. Tālāk pievieno šokolādi un maizi. Atliek tikai nolikt ledusskapī uz 5 minūtes. Kamēr bišķītas cepures un krēms nostāvēs, aicinu jūs nepamest mūsu reklāmas pauzē. Mājsaimnieces sapnis. Kad kūciņas ir gatavas, es aicinātu viņas ienest jums studijā, jums valodā.
Mīļie skolotāji, lūdzam jūs cienāties ar mūsu sarūpētiem darbiem. Bet neizmirsīs, skolas pastāvēšana un skolotāja diena nav iedomājama bez mūsu darba rūkiem. Pēc nelielas šokolādes sapnis arī jums, mīļie tehniskie darbinieki. Jūs droši vien jau pamanījāt, ka šodien šeit kāda trūkst. Nu jā, mūsu skolas prezidents diemžēl šodien nevar būt kopā ar mums šajos svētkos. Taču neuztraucieties, viņš ir atsūtījis sveicienus mums visiem, bet it īpaši jums, mīļie skolotāji. Sveiki, mīļie skolotāji un augsti godējamais direktori! Man ir patiešām žēl, ka šajā dienā nevaru stāvēt šeit uz skatuves un vērot jūs dienā, kad jums ne par ko daudz nav jāuztraucas. Taču es ceru, ka jūs šo dienu izbaudat un tiekat celti godā. Ar lepnumu es varu teikt to, ka jau 3. gadu es mācos Rēzeknes valsts gimnāzijā.